Sveiks. Sveiks. Sveiks redzēt. Sākam ar masku skapi. Laipni lūdzu masku skapī. Masku skapis ir vieta, kur ir apkopot mūsu iespējams senākā tradīcija. Masku tradīcijas maskas no dažādām novadiem, no dažādiem laikiem. Masku skapis ir radies tādā lielā kopradē, iesaistoties daudziem cilvēkiem, vairākiem desmitiem cilvēku, ar mērķi šo masku tradīciju vairāk redzēt, izmantot, bet arī ar domu, ka vairāk pastāstīt, saglabāt, un arī ar domu, ka šeit veidot zinām veidu darbnīcas sadarbības un arī kā tādas kopradzes produktu arī radīt. Un tajā ziņā esmu priecīgs arī, piemēram, ka viens no tiem pēdējiem arī tādiem artavām, ko mēs esam saņēmuši no Limbažu vidusskolas, palīdzēja mums sagādāt šos te uzrakstus priekš katras maskas, kas pirmkārt paši par sevi skaisti un informatīvi, bet arī tāds piemērs, kā daudz cilvēku te devuši dažādas artavas šī masku skapju gan uzturēšanā, gan arī pilnveidošanā. Tad šeit ir maskas. Mēs kā latvieši varam būt lepni par to, ka mums ir vairāk nekā 20 dažādas maskas. Šeit viņas izvietotas vairāk vai mazāk tādā chronoloģiskā secībā, kā viņas parasti parādās, sākot no oktobra beigām līdz februārim. Mēs paši, tā Dombiedru grupa, par ko mēs aktīvi darbojamies, mēs ejam Mārtiņa masku gājienā kopā ar sievietēm, kas tad ir ģērbjās Katrīna meitu tērpos. Šeit ir maskas gan no folkloras biedrības, gan arī svaigi veidotās maskas. Ir arī dažas, kas ir īpaši atzīmējums, kā siena kaudze, kā šī te siena kaudze, šī te gan arī pelnāzes, kas ir slavena ar to, ka šīs maskas pēdējos divos masku festivālos ieguva individuālā masku skatē pirmo vietu, un lai tos iegūt, tur ne tikai ir jābūt interesantai maskai, bet arī tam priekšnesumam interesantam. Tajā ziņā man liels prieks, ka mūsu grupā ir aktīvi iesaistījies Kaspars Zvirbulis, kurš ir šo masku autors. Bet citādi šīs te maskas, tās ir tradicionālās maskas, kādas viņas ir bijušas, un tad Kaspars savukārt devis savu interpretāciju. Varbūt runājot par maskām, tad gribētu pateikt, ka masku gājieni ir ļoti jautri un interesanti. Bet masku gājieniem ir vairāk līmeņi un vairāk tie mērķi. Un no vienas puses mēs varam skatīties, ka tā ir tāda interesanta, jautra izklaide, un tā tas arī ir. Bet tai skaitā maskām ir arī vairāk šie te sakrālie mērķi un sakrālie līmeņi. Un tad viens no tiem līmeņiem ir savā ziņā ieviest hausu. Un kāpēc hauss? Tāpēc, ka, lai rastos kaut kas jauns, tad īstenībā tā līdzīgi kā jūs mājās. Jūs gribat iekārtot māju, sakārtot māju, tad droši vien vienā brīdī sākumā ir īstenībā liels bardaks. Un tad no tā bardaka rodās kaut kas jauna, kaut kāda jauna kārtība. Līdzīgi arī, ja mēs skatāmies laika griezumu, gada griezumu, tad novembris, decembris ir gada nogale, un tas ir brīdis, kad ir tie no tāda laika skatu punkta, kad ir laiks pārdomāt, kas ir bijis, un savā ziņā varbūt sagatavoties jauna gada radīšanai. Un tāpēc tur tas hauss ir tā kā ļoti iederīgs. Un, ko nozīmē hauss? Hauss nozīmē, ka tie ir uz kreiso pusi vilkti mēteļi, kažoki. Mārtiņa bērni vispār nesā kažoks otrādi, tātad ne tikai uz kreiso pusi, bet apvelk priekš uz aizmuguri. Mārtiņa bērniem raksturīgi dažādas zābaki, dažādas izcelsmes, tur cimdi dažādi, tur visi tā kā otrādi. Nākamais tāds interesantais tāds sakrālais mērķis masku gājieniem ir auglība un auglības veicināšana. Un tāpēc saistībā ar auglību arī te ir dažādas interesantas lietas. Kā budēlim, kas ir tāds skaists vīrišķības un tāds vīrišķības simbols ar dažādām faliskām izpausmēm, vai ķekatas, kas ir tāds sievišķības izpausme.
Vēl es gribētu runāt par ķekatām, īpaši uzsvērt, ka tā ir iegājies, ka mēs maskas saucam par ķekatām. Bet es būtu priecīgs no šodienas jūs visus aicināt maskas saukt par maskām, un starp daudzām maskām ir viena veida, ir arī ķekatas, bet tas ir viens veids no 25 veidiem. Un budēlis vai mārtiņbērni vai čigāni nav ķekatas. Ķekatas ir šīs, un budēļi ir budēļi, mārtiņbērni ir mārtiņbērni, čigāni ir čigāni, un čigāni nav ķekatas. To es gribētu varbūt pastāstīt. Tā tāda viena lieta, ko, kā ziniet, diezgan svarīgi ir saukt lietas īstajos vārdos, un tam vārdiskajam vēstījumam ir liela nozīme. Tāpēc ir pareizi runāt pareizi un saukt lietas pareizos vārdos. Lūk, tāpēc arī gribu aicināt domāt par masku gājieniem, maskām dažādām, un atcerieties, ka ķekates ir viens veids, kas raksturo tāds sievišķās seksualitātes simbols, kur ir visādi veidi apaļumi, baltums, sarkanā krāsa, kas ir tāds seksualitātes arī simbols, un tas ir tāds raksturīga. To tad gāja sievietes pavasara sākumā februārī, pēc meteņiem vai meteņu laikā. Ko es vēl varu pastāstīt? Tas arī aptuveni viss. Priekš maskām, tagad pārējām, tad pie pārējā. Ejam. Tikko bijām masku skapī. Kāda vispār bija tā iedvesma tam masku skapim? To visu veidot? Iedvesmas bija dažādas. Masku tradīcija, mēs tad dombiedru grupu esam diezgan sen jau esam iesaistījušies un aktīvi esam darījuši. Bet no tāda saimnieciskā viedokļa, tad, kad es biju nolēmis tie saimnieciski pārbūvēt to šķūni, tad es nonācu pie secinājuma, ka gribētos tajā vienā galā saglabāt to rīs vēsturisko mantojumu un to stāstu. Un tad gribēju piepildīt viņu ar kaut ko jēgpilnu. Un tad kādreiz, man liekas, šajā pašā pirtiņā mēs tad ar draugiem sanācām un tā kā reiz runājām, un es savā prātā domāju, kā to labāk piepildīt. Un tad es atceros vienu tādu interesantu lekciju, ko savulaik biju noklausījies par to, kas tad ir suverēna valsts. Un saskaņā ar to lekciju, tad suverēnai valstī ir apmēram 5 pazīmes. Proti, tā ir valsts, kurai ir suverēna politika, suverēna ekonomika, pašpietiekama ekonomika, suverēna monetārā politika, suverēnas militārās spējas. Un šīs ir 4 no 5. Un, ja mēs tā paskatāmies, droši vien, ka no tām šīs 4 iepriekš minētās, iespējams, ka mēs nevaram ļoti lepoties ar to, ka tas mums ļoti būtu. Bet mēs varam lepoties ar to, ka mums ir suverēna, vai stipri labi saglabāta mūsu kultūra. Un šī 5. pazīme tad ir suverēna kultūra. No vienas puses mēs varam būt ļoti lepni, un tā arī tas ir. Un mums ir ļoti daudz lietas, ar ko mēs atšķiramies. Nedēļa atpakaļ es biju tie nopietnā ķīniešu dejas priekšnesumā Dailes teātrī, un te es sapratu, grandios priekšnesums, bet īstenībā Daņa Ļeviča deju uzvedums pērnā gada augustā tomēr ir pa kārtu, vismaz man personīgi likās pa kārtu vērtīgāks un emocionāli saviļņojošāks nekā šis te nopietnais, ļoti labi finansētais ķīniešu dejas priekšnesums. Līdz ar to tā deju kultūra mums ir dziesmu kultūra. Un savukārt, tā kā es biju iesaistījies šajā masku tradīcijā, tad es arī sapratu, ka varbūt te kā reiz labi iespēja palīdzēt folkloras biedrībai, nodrošināt folkloras biedrības masku gan uzglabāšanu, gan izstādīšanu, gan arī savu veidu tādu muzeju funkciju. Tā skaitā arī tā mana vīzija bija šo te masku skapu veidot nevis kā tādu statisku muzeju, bet arī vairāk kā tādu darbnīcu, piesaistīt cilvēks, iesaistīt, lai tas būtu tāds dzīvojošs process, veidot talkas, un tā arī tas ir. Tas masku skapis ir tapis tādā daudz talku veidā, iesaistoties vairākiem desmitiem cilvēku. Un vēl ar vienu, kā redzēju, tur ir tāda darba atmosfēra, tas viss vēl tādā tapšanas stadijā, un es ceru, ka tas arī turpināsies.
Jā, kā saka, Rīga nekad nav gatava tā kā Jā. vienmēr gan jau kad attīstīsies. Jā. Cik saprotu, ka pēc izglītības esi ārsts, kādas ir tās lietas, ko dari savai veselībai un kādi ir kaut kādi projekti, kas veidojās? Jā, pēc vienas izglītības esmu ārsts un, lai arī pēdējos 20, 30 gadus esmu maz strādājis kliniskā medicīnā, bet esmu priecīgs par savu izglītību, šo pamatu izglītību un tāpat arī varbūt ne tikai ar šo medicīnisku izglītību esmu sapratis arī tāds varbūt lielāks process, kas notiek mūsu pasaules. Un līdz ar to arī priekš sevis, arī tieši subjektīvi esmu vairākus nopietnus secinājumus izdarījis. Un arī esmu priecīgs, ka jā, man ir šobrīd vairāk nekā 50 gadi, bet kilometrus var viegli nopeldēt. Es varu ar riteni diezgan daudz kur aizbraukt un ātri aizbraukt un mēģinu arī to darīt. Es varu atspiesties līdzīgi daudz, kā man te jaunieši, kas ir sportisti. Es šobrīd labi jūtos un lietoju nevienu tableti, burtiski nevienu. Vienlaicīgi, tīri objektīvi visādos rādītājos. Izklausās, ka man ar veselību arī ir gana labi. Es ceru, ka tā arī turpināsies. Un, vienlaicīgi es sapratu arī, ka, lai to veselību uzturētu, to tā vienkārši par naudu nopirkt nevar. Bieži vien ar tabletēm arī to nevar nopirkt, ka tur ir savu veidu izaicinājumi, darbs, grūtības. Piemēram, šodien no rīta es biju, vakar es biju atbraucis šeit. Vakar es sapratu, ka no rīta man nebūs laiks un būs tumšs. Vakarā es aizgāju izcirt āliņģi, un šodien no rīta es sāku dienu ar āliņģu apmeklējumu. Āliņģis, es teiktu, tā ir tāda laba lieta. Tur ir miljonus arī zinātniskie pētījumi saistībā ar šo, un tā kā tur ir tā pārbaudīta laba lieta. No vienas puses tā ir laba lieta, un to var aizstāt arī ar augstu dušu, nav obligāti āliņģi iet. Šobrīd ir viens labs pētījums Holandē. 3000 holandieši pierādījuši, ka kontrasts dušs vai augstā duša no rīta palielina vai samazina slimību dienu skaitu par 29%. Un ja vēl tas cilvēks vingro, tad vēl 20%. Proti, ja cilvēks nodarbojas ar kaut kādu veidu fizisku aktivitāti un no rīta iet kontrasts dušā, tad viņam ir vismaz 50% mazāk slimību dienas gada laikā. Tad tas, pie tam šī lieta prasa mazāk laika, jo ieejot kontrasts dušā, augstā dušā, tu patērē laiku mazāk, tu patērē mazāk ūdeni, tu labāk jūties, labāk visādi veselības rādītāji, bet, ja tu pateiksi tagad 100 cilvēkiem, es pieņemu, ka mazākā daļa piekritīs iet augstā dušā no rīta. Piekrīt? Kāpēc? Kāpēc lai es iet, jo ir siltums, ja ir... Tieši tā. Līdz ar to mēs esam pie tā komforta pieraduši, un līdz ar to es teiktu, ka veselība bieži vien nav tā, ka viņi vienmēr ir dārgi. Viņi vienmēr, kā šajā piemērā, īstenībā ar augstu dušu, mēs ietaupam līdzekļus, caur ūdeni, caur laiku, bet... Vajag disciplīnu. Bet vajadzīga disciplīna, jā. Vajadzīga disciplīna, tas ir kaut kā jāmotivē sevi. Un, diemžēl, tajā mūsdienu laikmetā to ret kurš saprot. Man par sevi ir prieks, ka kaut kā ar mani pašam ar sevi bija varbūt labi priekšnoteikumi, ir labi cilvēki, kas man iedvesmoja, un kaut kā tas ir aizgājis. Tas ir viens no piemēriem. Otra lieta, ko es varbūt negluži varbūt daru kā citi, bet es ļoti daudz lietoju bišu produktus. Runājot par cukuru avotu, tad man pamata cukuru avots ir vai nu augļi vai medus. Baltā cukura produktus es apzināti mēģinu nelietot. Kādreiz kaut kur, protams, iemaldās un es arī nesmādēju, bet caurmērā man pamatprodukts ir medus. Daudz lietoju ziedputekšņus, bišu maizi. Interesants jauns atklājums, ko es pāris pēdējos gadus lietoju, ir tranu homogenāts, kas ir tāds, arī, teiksim, tāds no medicīnas viedokļa tāds
salīdzinoši jauns produkts. Ar tāds, teiksim tā, tas ir produkts, kas satur augsta līmeņa, augstā koncentrācijā bioloģiski aktīvas vielas un arī to lietoju. Tā kā vēl būtiska lieta ir vispār fiziskā aktivitāte. Pēdējā laikā es esmu uzsācis šīs ģimenes medicīnas rezidentūru, un tas man patērē daudz laika, un jāsaka godīgi, es esmu drusciņi paslinkojis, un man grūti atrast laiku fiziskām slodzēm, fiziskai aktivitātei, bet, es mēģinu to kompensēt ar to, ka es, lai arī manai mašīnai man iespēja aizbraukt, es iespēju robežās izmantoju velosipēdu daudz kur, un no Mārupas braucu tur uz Irguciem, uz Zāgenskalnu, un tagad, kad ir trakais sniegs, tagad es neesmu braucis, bet kā sniegs beigsies, vai arī kā man vispār otrs ritenis, kas ir vairāk piemērots sniegam, es to varbūt paremontēšu un arī ar otru braukšu. Tā kā man tāds ieradums ir izmantot trepes, nevis liftu. Tāda visādi sīkuma, kā mēģināt sevi, mēģina iespēju robežās peldēt, bet ar to peldēšanu es esmu pēdējā laikā paslinkojis. Tā kā es teiktu, ka laba lieta ir labi ieradumi, kā augsta duša vai āliņģis, fiziskā slodze. Protams, svarīga sastāvdaļa ir arī ēdiens, ko mēs ēdam. Un runājot par ēdienu, tur var daudz runāt, bet es teiktu, ka droši vien, ka viens no tādiem lielākajiem, būtiskākajiem pārtiks produktiem, ko mēs varētu ēst vairāk, tās ir zivis. Atvērtās jūras zivis. Un atvērtās jūras zivis nodrošina atbildes un risinājums ļoti daudzām problēmām un ļoti daudziem ļoti svarīgām uzturu vielām un bioloģiski vajadzīgām vielām. Un caur to var atrisināt to, ka nekādas papildus tabletes nav vajadzīgas. Vai zivu eļļa aizstājais zivīm, vai tas ir pilnīgi bezvērtīga lieta? Zivju eļļa ir aizstājējis zivīm, tā tas ir, ar norunu, ka zivju eļļa ir laba, un viņai ir tas, kas sākotnēji tur ir paredzēts. Tā problēma ar zivju eļļām ir tāda, ka zivju eļļa absolūti vairumā gadījumu, kamēr viņa ir fabrikā, viņa ir laba. Tajā brīdī, kad tā zivju eļļa kapsulas veidā ir nonākusi uz galda, viņa vairums gadījumos visticamāk viņa vairs nav tik aktīva, tik pilnvērtīga, kāda viņa bija paredzēta fabrikā. Un tur ir tā problēma. Tāpēc tā zivs eļļas lietošanas, viņas ir dažādas, un tur ir miljonus varianti. Domāju, ka tur varētu gadīties, ka daudzos gadījumos ir tāda šķietams rezultāts. Proti, mēs lietojam, mēs esam priecīgi, ka mēs lietojam, bet izrādās, ka tas efekts iespējams nav nemaz tik labs vai nepietiekošs. Līdzīgi kā mēs daudz ko lietojam tajā pašā biškopībā, piemēram, tāds cits piemērs, bet arī pēc būtības, mēs it kā biškopībā globāli ir viena liela problēma, tās ir varatozi, jeb tādas ērcītes. Un šo varatozi nevar īsti izārstēt, bet viņu var apārstēt, un tad tur ir dažādi līdzekļi, un tad ir tādi sarežģītāki un vienkāršāki. Bet kāpēc to viss stāsta? Tāpēc, ka daudz biškopi izmanto tādas ķīmisku medikamentu plāksnītes, kuras ļoti viegli ievietot, un tad viņas palīdz. Vai līdzīgas ķīmiskas vielas ir arī, lai apkarotu tur ērces mājdzīvniekiem, vai lai apkarotu tās pašas blusas mājdzīvniekiem. Mēs it kā tur pūšam, izmantojam, vienā brīdī viņi strādā un neskapēc nestrādā. Un ar tām bitēm arī tās plāksnītes tu liec, it kā liekas, ka tu viss esi izdarījis, bet neskapēc bites nomirst. Tas ir tāpēc, ka šie te ķīmiskie līdzekļi, viņi rada tādu šķietamu rezultātu, bet veidojas tā pierašana, rezistence un beigās šie ķīmiskie līdzekļi nestrādā. Un līdz ar to
vai ir līdzīgi arī tā pašam zivju eļļu. Es teiktu, ka jā, mēs daudz cilvēku priecīgi kaut ko darīt, papildus lietot, nopērk noteikti tās pašas zivju eļļas lieto, bet var gadīties, ka tā zivju eļļa vairs nav tik efektīva, cik viņai vajadzētu būt. Bet placebo jau ievabojiet. Placebo, jā, tas ir taisnība. Placebo strādā apmēram 25%, bet redz, ar placebo tu vari iegūt to, ko tu ar placebo vari iegūt. Un, protams, galvajam, psihoemocionālam viedoklim un stāvoklim ir milzīgi liela nozīme. Un es pat teiktu tā, ka ikdienā mēs varbūt šo te psihoemocionālo stāvokli mēs pat pārāk maz pievēršam uzmanību. Un daudz mēs runājam par ēšanu, bet mēs nerunājam par stresu un pārējo. Bet runājot par placebo, jā, ar galvu mēs varam izdarīt brīnums. Bet, ja tev ir nepieciešams atjaunot šūnas un tev ir vajadzīga omega-3, tad ar placebo mēs to omega-3 nevarēsim dabūt, piedod. Tā kā placebo palīdz, bet nevienmēr. Ja runājot par tādu mentālo veselību un tādu, kā teica, to psihiatrisko, ir, cik es dzirdēju, tu piedalījies tādā projektā, kas ir saistīts ar testosteronu un auglības atjaunošanu. Jā, mēs iepriekšējā sarunā pieminējām, ka es esmu iesaistījies arī tādi ļoti interesanti projekti veidošanā. Mēs kopā ar, vai pareizāk, mans biedrs, kursa biedrs Māris Belte, savulaik nāca ar ideju izveidot iekārti, kas izmanto fizikāls raksturu lielumus un izveidojas iekārtu, kas palīdz vīriešiem uzlabot spērums kvalitāti un testosterona līmeni. Un šī ir medicīnas iekārta, kas ir tādā tapšanas stadijā. Tā man līdzdalība palīdz ar finanses resursiem, ar atbalstu, ar administratīvo darbu un zinātnisko iesaisti. Un arī man ir diezgan daudz starptautiskie sakari, kas palīdzētu šo iekārtu tālāk starptautiskā līmenī arī realizēt. Šī iekārta tādā tapšanas stadijā, bet arī burtiski vakar es biju ticies ar doktoru, kas izmanto šo iekārtu jau 2 gadu garumā. Un ļoti bija iepriecināts, viņi arī stāstīja par saviem rezultātiem. Bez lielām detaļām varētu izstāstīt, ka mēs nonācām pie secinājuma, ka iepriekšējā gada laikā šo iekārtu lietoja apmēram 5 pāri. Un starp šiem 5 pāriem bija iegūtas apmēram 2,5 grūtniecības. Kāpēc 2,5, to mēs varam izstāstīt vēlāk, bet vai teiksim tā, tika iegūtas 3 grūtniecības, no kurām 2 rezultējās ar piedzimušiem bērniem. Tātad no 5 pāriem bija piedzimuši 2 bērni. Un diezgan pārliecinoši pateicoties šai iekārtai. Un šī iekārta palīdzēja, un diezgan pārliecinoši šiem pāriem, iepriekšējās neauglības iemesls bija slēpies kā reiz vīriešu pusē, un šī iekārta ar tādu salīdzinoši vienkāršu pielietojumu bija izdevies panākt spērmas kvalitātes uzlabošanos, un līdz ar to šie pāri fizioloģiskā veidā ieņēma bērniņu, un bērniņi jau ir piedzimuši. Un es teiktu, tā ir man ļoti tāda liels tāds iedvesmas avots. Un kāpēc? Tāpēc, ka manuprāt, tas ir tas, kas ir šobrīd ļoti vajadzīgs. Un šodien mums vajadzīgs ir tiešām palīdzēt tiem pāriem, kas grib ieņemt bērnus un netiek galā. Tīri no tāda medicīniskā viedokļa. Tāpat arī tas lielā mērā ir saistīts arī ar manu sākotnējo medicīnisko ievirzi. Es pagājušā gadsimta beigās biju
pamanījies kļūt arī par ginekologu, un man bija ginekologa certifikāts. Es gan, kā es teicu, es viņu reāli kliniskā praksē neizlietoju. Un es arī jau toreiz biju iesaistījies tādos neauglības pētījumos 90. gados. Bet arī no tāda, ja mēs skatāmies plašāk, varbūt no valstiskas skatu punkta, tad es ceru, ka šī iekārta varētu varbūt vienā brīdī sasniegt tādu Latvijas Nokijas statusu. Kā tāds ļoti inovatīvs, interesants, vērtīgs un ar lielu ekonomisko pienesumu apveltīts projekts un produkts. Jā, tu pieminēji izglītību, tagad par to ginekologu izglītību un šobrīd tā kā rezidentūru vēl ģimenes ārstam. Kāda kopējā ir tā izglītības līnija un karjeras tā līnija? Kāds ir tas pamatdarbs, pamatnodarbošanās? Šobrīd mēs esam tā kā apkārt par visādiem projektiem. Kāds ir tas pamata ienākumi, karjera? Jā. Pēc pirmās izglītības esmu ārsts. Pēc pabeidzot medicīnas akadēmijas uzsāku rezidentūru ginekoloģijā, ko es arī veiksmīgi pabeidzu. Bet jau toreiz, 90. gadu beigās, es iesaistījos farmaceitiskā uzņēmējdarbībā, kļuvu par vienu uzņēmumu pārstāvi. Un tad es arī sapratu, ka man būtu jāpieņem lēmums, kurā virzienā es iešu, vai kliniskā medicīnā, vai šajā farmaceitiskā uzņēmējdarbībā. Un tad priekš sevis es atbildēju, ka es iešu tur, kur man būs lielāka iespēja personīgai attīstībai. Toreiz, diemžēl, kliniskā medicīnā, ginekoloģijā Rīgā man bija iespēja, es redzēju, ka man ir iespēja vairākus gadus pa brīvu voluntēt. Kaut gan toreiz man jau bija 2 bērni un viss no tā izrietošais. Savukārt farmaceitiskā industrijā es pamēģināju drusciņu tur to pielikt roku un redzēju, ka tur man ir iespēja, tika apstiprināts vienā amatā, un es caur to amatu sapratu, ka tā ir iespēja man stipri tādai personīgai izaugsmai. Līdz ar to es nolēmu iet tajā farmaceitiskā virzienā, ko es arī turpinu vēl līdz šim. Par ko esmu arī priecīgs, jo tas man ir ļāvis gan personīgi izaugt, gan daudz ko dzīvē sasniegt. Tāpat arī tas man ļāvis arī daudz veltīt laiku arī savai personīgai izaugsmai visādos līmeņos. Bet runājot par šodien, tad tas, ko es gribētu arī nākotnē vairāk darīt, un tā ir tāda lieta, ko es šobrīd aktīvi iesaistījies, tā ir apiterapija, jeb bišu produktu lietošana kā tāda papildus ārstnieciskā nolūkā noteiktu medicīnisku mērķu sasniegšanai. Tad pieskarsimies papildus projektiem vēl ko, kas ir bērnu sulas, ko mēs iepriekš runājām, un kas ir tāds... Jā, bērnu sulas. Bērnu sulas mēs ar vecāko dēlu Reini uzsākām tādā eksperimentālā veidā tirgot Mārupē pie mūsu mājas uz ielas pašapkalpošanās veidā, un nonācām pie secinājuma, ka īstenībā tas ļoti labi strādā. Tas bija pirmo reizi, mēs to uzsākām pirms kaut kādiem 11 gadiem, un tālāk tas ir labi evolucionējis. Un savā ziņā arī medus stends pie Maiznīcas Lielezers arī rezultāts tai manai darbībai ar bērnu sulām, jo es sapratu, ka pirmkārt cilvēkam var uzticēties un vajag uzticēties, un tas pašapkalpošanās biznesa modelis labi strādā. Un jā, tas ir tāds ikpavasara rūpals mēnešu garumā. Man ir laba sadarbība arī ar Maiznīcas Lielezers, kur šoferis man pa ceļam atved arī sulas no Limbažiem, kuras man te brālis Paldažu mājās ieurbi. Un tad es Mārupē safasēju un kopā ar bērniem arī ir iespēja tur iesaistīties. Tas tāds jau ļoti labi nostādīta lieta, un es biju pirmais, kas Mārupē sāk to darīt. Pēc manis tur tagad jau ir daudzos punktos Mārupē tirgo. Bet manas sulas ir vizuāli skaistākais, labākais noformējums. Manas sulas ir dārgākās. Absolūti dārgākās, un man ir prieks par to, un arī cilvēki to saprot un respektē. Un tur ir 2 lietas, kāpēc viņas ir dārgākās. Viens ir tāpēc, ka viņas patiešām man ir labi pasniegtas, un man tur ir termokastes, un, teiksim tā, man ir
zāļu termokastes, kurās tās sulas vai no tad, kad ir saules nesasalst, vai tad, kad ir stipra saule, tad viņas nepārkarst, līdz ar to viņas tur, tā sulas tiek pareizi glabātas un cilvēki pie tā ir pieraduši. Līdz ar to tām sulām ir savu veidu papildus pievienotā vērtība. No otras puses, esmu priecīgs arī, ka kaut kā no pirmās dienas mēs aizsākām to domu, ka mēs lielu daļu no tās ietirgotās naudas izmantojam izglītības vai kaut kādu citu labu projektu finansiālajam atbalstam. Un kaut kā tas tā sākās jau tos 11 gadus atpakaļ, un tas ir tālāk evolucionējis, un arī šodien es esmu sapratis, ka uz savas ādas var pilnīgi apliecināt, jā, tas teikums par to, vai tas teiciens sen tautas gudrība, ja tu vairāk dos, ja tu vairāk saņemsi, tas reāli strādā. Un tajā ziņā esmu arī ļoti priecīgs atbalstīt, tā skaitā arī šo kustību un ar finansiālu artavu, un esmu palīdzējis tieši no Bērsula naudas ietirgotās esmu atbalstījis savulaik tur Covid laikā vietējo deju kolektīvu, bērnu deju kolektīvu, kurš, tas kolektīvs faktiski funkcionēja uz vecāku iemaksām un skolotāju tos entuziasma, bet tad, kad tie kolektīvi tika apstādināti, tad arī tur tie deju kolektīvu vadītāji pēkšņi palikt nebija kā, un esmu atbalstījis tur vietējo BMX klubu. Esmu atbalstījis Treideviņu ģimenes nometas, mēs te ar draugiem sametāmies un dažas maiņas uzbūvējām Meža salās ar domu, lai palielinātu Treideviņu nometnes ietilpību vasaras laikā. Tā ir tāda, es teiktu, tas Bērsulu Rūpalis, jo šodien faktiski ir pārtaps par tādu projektu, kas finansē daudz labas citas makšķeres. Un esmu sapratis, ka ir diezgan kaitīgi pirkt zivis, bet palīdzēt cilvēkiem nopirkt makšķeri, gan ir laba lieta. Jā, tu pat man jau vienu tematu tā kā labs caurlās. Un pēdējais tā lieta, par ko mums vajadzētu parunāt, ir tava iesaist visīs Limbažos un visīs kopvedē. Tavs atbalsts, kas ir tavs redzējums tam visam, ko tu tajā visā redzi? Teikšu godīgi, es esmu iesaistījies ļoti daudzās lietās, un es sapratu, ka es daudz varu, bet daudz arī nevaru. Un līdz ar to arī man iesaista šīs Vislatvijas Limbažu biedrības darbībā. Droši vien, ka varēja būt vairāk. Tie no tāda kvantitatīvā viedokļa. Līdz šim es esmu finansiāli palīdzējis, un man ir pat dažas idejas, kā varētu arī to turpināt. No savas puses es būtu priecīgs piedāvāt masku skapi kā vietu, kā tādas kopradzes, kopdarbības, darbnīcas, ekskursijas, talku vieta. Ar domu, ka pirmkārt mēs to gan papildinām, uzlabojam, gan arī tādējādi šo tradīciju kā tādu mēs labāk uzturam un saglabājam mūsu apziņā. Es tāpat biju priecīgs piedalīties talkā skolas apkārtnes iekopšanā un kaut kur pielikt roku. Mēs ar bērniem esam piedalījušies sporta svētkos. Man jāsaka godīgi, varbūt no šiem arī ekskursijām man ļoti labi palikusi atmiņā ar ekskursiju, kur vadīja Ilze tajā purva pastaiga mums bija atceraties. Tā bija tāda interesants un vispār tā iespēja iepazīties ar Ilzi. Man ir arī
palīdzējusi salikt dažus punktus uz I. Tāpat arī viņi stāsta par šiem te kūdras pētījumu un arī tā atziņa par to, ka cik liela nozīme ir CO2 globālajām klimatiskām izmaiņām, vai pareizāk, cik liela vai cik maldīga nozīme ir CO2 klimata izmaiņām. Tāpat arī viņi pastāstīja par šiem te klimata izmaiņām pēdējo 10 000 gadu laikā, ko viņi pat novēroja šiem te kūdras urbumiem un pētījumiem. Tā ir stipri palikusi atmiņā, kā tāda, pirmkārt tā bija interesanta lieta, jā, ziemā mēs ar puikām izgājām tur un piedalījāmies tajā pasākumā, bet viņi priekš manis atstājas arī tādu lielu, tādu zinātnisku izziņas artavu, par ko esmu ļoti priecīgs. Līdz ar to es nevaru apsolīt visur būt un visur piedalīties, bet iespēja robežās jā. Būšu priecīgs arī finansiāli atbalstīt dažādas projektus un mēģināt arī no savas puses pielikt fizisku roku tur, kur es varēšu. Jā, paldies par iesaisti un paldies par atvēlēto laiku arī šai sarunai. Es gribētu pastāstīt par masku festivālu. Vispār šis te masku skapis ir tapis un tiek uzturēts sadarbībā ar Latvijas folkloras biedrību. Un folkloras biedrība reizi gadā organizē starptautisku masku festivālu. Tas jau notiek jau vairākus 10 gadus, un tad, kad es pirmoreiz tur biju nokļuvis, sapratu, ka masku festivāls tas ir kaut kas līdzīgs, kā, iedomājieties, 2 dienu kāzas laukos, un viss no tā izrietošais. Es teiktu tā, tas bija mans emocionālais piedzīvojums. Masku festivāls notiek no piekdienas līdz svētdienai, un tas tiešām ekvivalenti nopietnām, interesantām, skaistām lauku kāzām. Masku festivālu organizē, kā jūs teicat, folkloras biedrība. Katru gadu tas notiek dažādos Latvijas novados. Arī Limbažu pusē tas ir bijis pirms gadiem, laikam 4. Un tā kā informācija par to, kur un kā, to vajag skatīties Latvijas folkloras biedrības mājaslapā vai arī dažādos sociālos tīklos, kur Latvijas folkloras biedrība ir pārstāvēta. Tā arī tāda interesanta pieredze, iespēja redzēt dažādas Latvijas novadus un arī iepazīties ar vietējām tradīcijām. Latgalē atceros Kārsavā, kā jau Latgalē, tur arī bija iespēja iepazīties vai izgaršot arī vietējos labumus un viss no tā izrietošais, tā kā tas tāds tiešām interesants, labs, jautrs pasākums. Un tad neliela reklāmas pauze. Es būtu priecīgs izmantot šo mirkli un aicināt visus jūs, kam ir vēl bēniņi, uziet uz bēniņiem. Tur tie parasti kreisajā pusē un tad tur 5. pakāpienā uz 10. pakrāmā parasti stāv kāds vecs mētelis vai vecs kažoks. Un īpaši labi tie kažoki, kas ir sakrāli bagāti ar darba tulznām, ar peļu kodieniem, ar kožu izēstiem caurumiem. Šie kažoki ir īpaši vērtīgi, jo kažoks ir neatņemama sastāvdaļa ļoti daudzām maskām. Šeit mums ir labi daudz kažoki, bet teikšu godīgi, mums vismaz 5 maskām kažoki būtu jānomaina, jo viņi ir pārāk sintētiski, pārāk moderni un negluži atbilst varbūt tai tradicionālajai maskai. Tāpēc, ja jums augšā ir bēniņi un bēniņos vēl ar vienu kaut kur karājās kāds kažoks, tad neklausiet tiem cilvēkiem, kas aicina viņus sadedzināt, bet atveriet uz masku skapi. Tā būtu milzīga artava mūsu masku kvalitātes uzlabošanā. Paldies!